Te viss ir īsts. Sveicināti! Te viss ir īsts. Šeit mēs nerunāsim par ideālu pasauli, jo tādas nav. Mēs runāsim par Latviju tādu, kāda tā ir. Brīžiem skaista, brīžiem absurda un reizēm ļoti smieklīga. Par lietām, par kurām visi čukst, bet reti kurš pasaka skaļi. Par cilvēkiem, kuri dzīvo bez filtra. Par notikumiem, kurus nevar izdomāt. Tos var tikai piedzīvot. Šeit nebūs morāls lekciju. Būs īsti stāsti, īsti cilvēki un īstas emocijas. Un jā, dažreiz būs ļoti nērti. Bet godīgi, jo te viss ir īsts. YouTube kanālā jauns un privāts. Te viss ir īsts. Krūtis, kas nepatīk internetam. Vai jūs zināt, kuras šogad ir visvairāk piesaktās krūtis Latvijā? Un nē, tās nepieder realitātes šova dalībniecēm un nav arī no OnlyFans modelēm. Tās ir rakstnieces, Daces Rukšānas krūtis. Un starp citu, tās ir uz grāmatas vāka. Grāmata saucas Sarkanais un melnais un baltais. Un tās vākurotā mākslinieces Vitas Lēnertes gleznota kailfigūra. Estētiska, mierīga, mākslinieciski nosvērta un iespējams pat nedaudz seksīga. Bet internets saka nē. Vāka dēļ zvaigznei bija liegums visu septembrī, jebko Facebookā publicēt, arī apmaksātās reklāmas. Mēs neko nedrīkstējām. Mēs bijām pārkāpuši kopienas noteikumus. Tad tas nozīmē, ka liekot grāmatu, kur ir, kā saka, kailums, ir jāuzliek virsū kāds priekšmets, es parasti uzlieku brilles. Sociālie tīkli atļauj vardarbību, bet ne krūšu galus. Rezultātā pirksti, plaukstas, brilles, grafiski triki un radoša domāšana. Tas viss, lai apietu algoritmu un netiktu nobanoti. Tad, kad tu publicē pilnīgi pilnu attēlu, tad uz krūšu galiem es uzliku tādas cilpiņas, kur es Photoshopā uztāju pikselīšus. Bet tad, kad tā bilde kopsumā skaties, viņš principā tas piksels neko īpaši neizmaina. Viņš krūšgals paliek krūšgals, bet tur ir piksels it kā virsū. To viņš apēd. Un tad viņš vēl apēd arī to, kad es uztāju mazas detaļas no gleznas un ļoti pietuvināts krūšu, krūšu portrets principā. Arī to viņš apēd, jo viņš nesaprot, ka tas ir krūšu tūplāns. Un starp citu, pati glezna ir nopērkama par 5000 eiro. Un šeit parādās romantiskais pavērsiens. Dacis vīrs, uzņēmējs Ainārs Čipčinskis paziņo, ja nu kas, pirkšu pats. Jo, kā viņš saka, negribētos, lai mana Dace karājas pie sienas sveša vīrieša guļamistabā. Savā guļamistabā es nelaižu. Nevienu un nekad nelaižu. Te viss ir īsts. Kamēr viens krūtis tiek slēpts ar visiem iespējamajiem līdzekļiem, pāriesim pie mākslas, kuru nevar apmānīt. Jo, ja krūtis algoritmus vēl mēģina nobanot, tad šo objektu ignorēt nav iespējams. Tas ir liels, smags un maksā vairāk nekā jauns auto. Lācis par 40 000 eiro. Tēlnieks Aigars Bikše ir radījis lāci. Un tas nav domāts bērnu pasaciņām, tas ir 2,5 metrus augsts ozolkoka lācis, kurš iespējams ir stāvoklī. Šī monumentālā skulptūra kļuva par apmeklētāju apjūsmotāko objektu Bikšas personāla izstādē Vēsturiskas atmiņas par tagadni galerijā Daugava. Un nav brīnums, šis lācis izskatās tā, it kā varētu vienlaikus gan sargāt pagalmu, gan biedēt kaimiņus. Aigars Bikše atklāja, ka pie šī darba viņš strādājis 4 dzīves gadus. Un tagad ir gatavs to palaist dzīvē. Jo, kā pats saka, viņš esot no tiem māksliniekiem, kas darbus neatstāja pie sevis uz mūžu. Viena skatu punkta tas ir lācis, no otras skatu punkta tas jau ir atkal kaut kas pilnīgi cits. Un tā telniecība ir tā māksla vai tas tā valoda, kurā mēs esam, kurā mēs atceramies, ka mēs neesam divdimensionāls būtnes, bet ka mēs esam trīsdimensionāls būtnes ar visām spējām sačambīt, kāds pieskarās skulptūrai, savost to darbu smažu, un tas arī ir milzīgi daļa no tāda koptēla. Un tagad svarīgākais jautājums. Kāpēc? Iespējams, tas ir stāvoklī. Un cik tad maksā lācis? Uzreiz prātā nāk paruna. Kas lācītim vēdrā? Un ziniet, vēl viens lācītis, kuru caur tam paredzētu apskats caurumu,
ik viens var aplūkot. Un par cenu? 5 ciparu skaitlis. Par precīzu summu Bikša vēl nerunā, bet atzīst. Es domāju, ka bišķi pār 40,000 lācis ir maksāt. Pēc viņa domām, cena ir godīga. Tā atbilst ieguldītajam darbam un ļaus turpināt radīt jaunus projektus. Te viss ir skaidrs. Ja nu kādam dārzā pietrūkst ozolkoka lāča, kurš iespējams ir stāvoklī, tagad zināsiet, kur vērsties. Un starp citu, manuprāt, tas būs daudz unikālāks par strūklaku. Te viss ir īsti. No lāča, kurš 4 gadus tika cirsts no ozola un maksā kā labs lietots dzīvoklis, pāriesim pie cita 4-kājānā drauga, kurš neko necērt, neko negrauž, bet dzīvo īstu zvaigznes dzīvi. Suns ar kultūras abonementu. Dziedātāja Emilija Bērziņa jau vairākus mēnešus dzīvo ne tikai ar mūziku, bet arī ar toju pūdeli Beiliju. Sunim 7 mēneši. Pieredze iespaidīga. Beilijs nāk līdz uz mēģinājumiem, studiju, televīzijas ierakstiem, koncertiem un pat Olgas Rajeckas vecgada koncerta prezentāciju. Un jā, dzimšanas dienā suns netiek atstāts mājās. Viņš nāk līdz man uz mēģinājumiem, uz studiju. Viņš nāk līdzi arī uz televīzijas ierakstiem. Viņš ir bijis līdzi. Viņš ir bijis arī uz pilsētas svētkiem, uz festivāliem. Sunim ir pat krustāvs, reperis Reiks un viņu pieskata pat reperis Denis Stepānovs. Būtībā pilnvērtīgs šovbiznesa dalībnieks. Ņemot vērā Emilijas alerģijas, pūdelis bija rūpīgi izvēlēts lēmums. Un šis suns ir ne tikai draugs, bet arī dzīves ritma regulators. Liek kustēties, smieties un iziet ārā no mājas vairākas reizes dienā. Te viss ir īsti. Ja suns var dzīvot bez drāmas, tad cilvēkiem tas nevienmēr izdodas. Īpaši, ja uzvārds ir Kambala. Kambalas drāma, kas pārdomāja. Kaspars un Olga nesen paziņoja, ka šķiras. Olga pameta māju, nakšņo viesnīcā, un sabiedrība jau sāk skaitīt dienas līdz oficiālajam punktam. Bet tad viss apgriezās ar kājām gaisā. Satiekoties ar medijiem, abi atklāja, nešķiras. Turklāt sarunas laikā viens otru nosauc par debīliķiem, kas viens bez otra nevar, un sāk kaislīgi skūpstīties. Mēs ar sievu esam tādi, mums patīk emocionāli izteikt visu kaut ko, bet dienas beigās, man liekas, jūs nesagaidīsiet, kad mēs izšķirsimies, vai ne, sieva? Vai ne? Jā. Два дебила – это сила, kā saka krieviski. Realitātes šovā kliedzieni, strīdi, spriedze, bet dzīvē atzīšanās, ka bez otra ir vēl sliktāk. Kambala attiecības nav gludas, bet tās ir īstas. Tieši tāpat kā šeit, jo arī te viss ir īsts. Te viss ir īsti.